Lasījums no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Un redzi, viens piegājis uz viņu Jēzu sacīja: Labo mācītāji, ko man būs darīt, lai es dabūju mūžīgo dzīvību? Labo mācītāji, ko man būs darīt, lai es dabūju mūžīgo dzīvību? Un viņš uz to sacīja: Ko tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien trīsvien. Lasījums no Mateja evaņģēlija 19. nodaļas. Un redzi, viens piegājis uz viņu Jēzu sacīja: Labo mācītāji, ko laba man būs darīt, lai es dabūju mūžīgo dzīvību? Un viņš uz to sacīja: Ko tu mani sauc par labu? Neviens nav labs, kā vien vienīgais Dievs, bet ja tu gribi dzīvībā ieiet, tad turi baušļus. Tas uz viņu saka: Kādus? Un Jēzus sacīja: Šos. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, godā savu tēvu un māti, un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Jauneklis uz viņu saka: Visu to es esmu turējis no savas jaunības, kā man vēl trūkst? Jēzus uz to sacīja: Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un tad nāc, seko man. Bet jauneklis šo vārdu dzirdējis, aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas. Bet Jēzus uz saviem mācekļiem sacīja: Patiesi es jums saku, bagāts grūti ieies debesu valstībā. Un atkal es jums saku, vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam iekļūt Dieva valstībā. Un to dzirdējuši, viņa mācekļi ļoti pārbijās un sacīja: Kas tad var iekļūt debesu valstībā? Un Jēzus tos uzlūkoja un uz tiem sacīja: Cilvēki to neiespēja, bet Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēters atbildēdams uz viņu sacīja: Redzi, mēs visu esam atstājuši un tev sekojuši, kas mums par to būs? Bet Jēzus uz tiem sacīja: Patiesi es jums saku, ka jūs, kas man sekojuši, atzimšanā, kad cilvēka dēls sēdēs uz sava godības krēsla, arī sēdēsiet uz 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraēla ciltis. Un kas atstāja mājas vai brāļus vai māsas vai tēvu vai māti vai sievu vai bērnus vai tīrumus mana vārda dēļ, tas tos ņems 100kārtīgi un iemantos mūžīgu dzīvību. Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Ceturtā Mūzes grāmata, 11. un 12. nodaļa. Un notikās, kad ļaudis tā kunga Jahves ausīs kurnēja, tad tas kungs Jahve to dzirdēja, un viņa bardzība iekarsa, un tā kunga Jahves uguns iedegās pret viņiem un rija nometnes galā. Tad ļaudis brēca uz Mozu, un Mozus lūdza to kungu Jahvi, un uguns noslāpa. Un tās vietas vārdu nosauca Tabeēra, degums, tāpēc, ka tā kunga Jahves uguns starp tiem bija iedegusies. Un pulks visādu pienācēju, kas bija viņu starpā, kļuva kārīgi, un arī Izraēla bērni raudāja atkal, sacīdami: Kas mums dos gaļu ēst? Mēs pieminam zivis, ko Eģiptes zemē par velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpolus un ķiplokus, bet nu mūsu dvēseli ir iztvīkusi, jau nav nekā, kā vien manna mūsu acu priekšā. Un manna bija tā kā koriandra sēklas, un izskatījās kā sveķi, un ļaudis skrēja šurp un turp un to sakrāja, un mala dzirnavās vai sagrūda piestās, un to vārīja podos, un taisīja no tās raušus, un tās garša bija tā kā eļas raušu garša.
un kad rasa pa naktīm nokrita nometnē, tad manna nokrita līdzi. Tad Mūzes dzirdēja ļaudis raudam ar viņu saimēm, ik vienu savas telts durvju priekšā, un tā kunga Jahves bardzība iedegās ļoti, un arī Mūzum tas nepatika. Un Mūzes sacīja uz to kungu Jahvi: kāpēc tu savam kalpam esi darījis tik grūti, un kāpēc es neesmu atradis tavās acīs žēlastību, ka tu man esi uzlicis visu šo ļaužu nastu? Vai es visus šos ļaudis esmu nesis savās miesās, vai es tos esmu dzemdējis, ka tu man gribi sacīt, nes tos savā klēpī, tā kā auklētājs nes zīdāmu bērnu, uz zemi, ko tu viņu tēviem esi zvērējis? Kur es gaļas varētu dabūt, ko dot visiem šiem ļaudīm, jo tie raud pret mani sacīdami: dod mums gaļas ēst. Es viens pats visus šos ļaudis nevaru nest, jo tas man ir pārāk grūti. Un ja tu man tā gribi darīt, tad nokauji labāk mani, ja es žēlastību esmu atradis tavās acīs, tad neliec man tā redzēt savu nelaimi. Un tas kungs Jahve sacīja uz Mūzu: sapulcini man 70 vīrus no Izraēla vecajiem, kurus tu zini, ka tie ir ļaužu vecaji un viņu virsnieki, un ved man to saiešanas telts priekšā, un lai tie tur stāv pie tevis. Tad es nonākšu un ar tevi tur runāšu, un no gara, kas uz tevis, es gribu ņemt un likt uz viņiem. Un viņiem būs līdz ar tevi nest ļaužu nastu, ka tā tev vienam nav jānes. Un uz ļaudīm tev būs sacīt: svētījieties uz rītdienu, tad jūs ēdīsit gaļu, jo jūs tā kunga Jahves ausīs esat raudājuši, sacīdami: kas mums dos gaļu ēst, jo mums ir labi klājies Ēģiptes zemē, tāpēc tas kungs Jahve jums dos gaļu ēst. Jūs neēdīsit vienu, nec 2 dienas, nec 5 dienas, nec 10 dienas, nec 20 dienas, bet veselu mēnesi, tiekams tā jums caur nāsīm izies, un jums tā apniks, tāpēc, ka jūs to kungu Jahvi esat atmetuši, kas ir jūsu vidū, un viņu priekšā esat raudājuši, sacīdami: kāpēc mēs esam izgājuši no Ēģiptes zemes. Un Mūzus sacīja: 600 000 ir šo ļaužu kājnieki, kā vidū es esmu, un tu saki: es tiem došu gaļu, un tiem būs ēst veselu mēnesi, vai tad mazus un lielus lopus tiem būs nokaut, ka tiem būtu diezgan, jeb vai visas jūras zivis būs sapulcināt, ka tiem būtu diezgan. Bet tas kungs Jahve runāja uz Mūzu: vai tad tā kunga Jahves roka ir saīsināta? Tagad tev būs redzēt, vai mans vārds tev notiks, vai ne. Un Mūzus izgāja un runāja tā kunga Jahves vārdus uz ļaudīm, un sapulcināja 70 vīrus no ļaužu vecajiem, un nostādīja tos ap saiešanas telti. Tad tas kungs Jahve nonāca padebesī un runāja uz to, un ņēma no gara, kas uz viņa bija, un lika to uz 70 vecajiem, un notikās, kad gars uz tiem nolaidās, tad tie runāja kā pravieši, bet pēcāk vairs ne. Un 2 vīri bija palikuši nometnē. Tā viena vārds bija Eldats, un tā otra vārds bija Medats, un gars viņos palika, jo tie bija starp uzrakstītajiem, jebšu nebija nogājuši uz telti, un tie runāja kā pravieši nometnē. Tad viens puisis tecēja un teica Mūzum un sacīja: Eldats un Medats runā nometnē kā pravieši. Un Jozoa, Nūna dēls, Mūzes sulainis, viens no viņa izlasītiem jaunekļiem, atbildēja un sacīja: mans kungs Mūzu, aizliedz tiem. Tad Mūzes uz to sacīja: vai tev deg mani aizstāvēt, kaut tā kunga Jahves ļaudis visi būtu pravieši, un kaut tas kungs Jahve savu garu par visiem dotu. Pēc tam Mūzes aizgāja atpakaļ nometnē ar Izraēla vecajiem. Tad vējš cēlās no tā kunga Jahves un atveda paipalas no jūras un izkaisīja tās pa nometni, šeit 1 dienas gājumu un tur 1 dienas gājumu visapkārt ap nometni, un tās bija līdz 2 olektīm augstumā pa zemes virsu. Tad ļaudis cēlās cauru dienu un cauru nakti un cauru 2 dienu un lasīja paipalas, un kam maz bija, tas bija salasījis 10 homerus, 1 homers apmēram 220 litri, un tie tās klādami izklāja sev ap nometni. Tā gaļa viņiem vēl bija zobos, pirms tā bija apēsta, kad tā kunga Jahves bardzība iedegās pret ļaudīm, un tas kungs Jahve sita ļaudis ar ļoti grūtu mocību.
Tāpēc tās vietas vārdu sauc Kibrot Taava, kārības kapenes, jo tur tie apraka kārīgos starp ļaudīm. No Kibrot Taavas ļaudis aizgāja uz Hacerotu un apmetās Hacerotā. Tad Mirjama un Ārons runāja pret Mozu etiopiešu sievas dēļ, ko viņš bija ņēmis, jo viņš vienu etiopieti bija ņēmis par sievu, un tie sacīja, vai tas kungs Jahve tikai caur Mozu vien runājis, vai tas nav arī caur mums runājis? Un tas kungs Jahve to dzirdēja. Bet vīrs Mozes bija ļoti lēnprātīgs, vairāk nekā visi cilvēki virs zemes. Tad tas kungs Jahve piepeši runāja uz Mozu un uz Āronu un uz Mirjamu. Nāciet ārā, jūs trīs pie saiešanas telts, un tie trīs nāca ārā. Tad tas kungs Jahve nonāca padebeša stabā un stāvēja saiešanas telts durvīs, un viņš sauca Āronu un Mirjamu, un tie abi nāca ārā, un viņš sacīja, klausiet jau manu vārdu, ja jūsu starpā viens pravietis, tad es Jahve tas kungs viņam parādos parādībā, caur sapni es ar viņu runāju. Tāds nav mans kalps Mozus, kas visā manā namā ir uzticīgs. Muti pret muti es ar viņu runāju, un ne caur mīklainiem vārdiem, bet redzēdams viņš redz tā kunga Jahves vaigu. Kādēļ tad jūs nesat bijušies runāt pret manu kalpu, pret Mozu? Un tā kunga Jahves bardzība iedegās pret tiem, un viņš aizgāja. Un padebesis atstājās no telts virsus, un redzi, Mirjama bija spitālīga kā sniegs, un Ārons uzlūkoja Mirjamu, un redzi, tā bija spitālīga. Tad Ārons sacīja uz Mozu, ak, mans kungs, lūdzams, nepielīdzina mums grēkus, ar ko mēs muļķīgi esam darījuši un ar ko esam apgrēkojušies. Lai viņa nav kā tas, kas nedzīvs iziet no mātes miesām, kam puse no miesas jau saēsta. Tad Mozus brēca uz to kungu Jahvi un sacīja, ak, Dievs, lūdzams, dziedini jau viņu. Un tas kungs Jahve sacīja uz Mozu, kad viņas tēvs spļaudams viņas vaigā būtu spļāvis, vai tā 7 dienas nekaunētos, lai tā 7 dienas ārā aiz nometnes to pieslēgta, un pēc tam, lai tā atkal top pieņemta. Tad Mirjama tapa ieslēgta ārā aiz nometnes 7 dienas, un ļaudis negāja tālāk, kamēr Mirjama atkal tapa pieņemta. Bet pēc tam ļaudis cēlās no Hacerotas un apmetās Pārana tuksnesī. Salamana mācītāja grāmata, 8. nodaļa. Kas ir kā gudrais, un kas zina sacīt, kādas tās lietas ir? Cilvēka gudrība dara gaišu viņa vaigu, un viņa bargums pārvēršas. Es saku, liec vērā ķēniņa pavēli, kā tu dievam esi zvērējis. Nesteidzies no viņa vaiga iet nost, netinies nekādā ļaunā darbā, jo visu, ko viņš grib, to viņš dara. Kur ķēniņa vārds ir, tur ir vara, un kas uz viņu var sacīt, ko tu dari? Kas bausli tur, tas neredzēs ļauna, un gudras sirds zina laiku un tiesu. Jo ik katram padomam ir savs laiks un sava tiesa, jo cilvēka ļaunums to smagi spiež. Jo viņš nezina, kas notiks, un kas viņam sacīs, kā tas būs. Cilvēka nav, kam būtu vara pār garu, lai saglabātu garu. Viņam arī nav varas pār miršanas dienu un nav atlaišanas karjā. Tā arī ļaunums to neizglābs, kas to dara. Visu to es esmu redzējis un esmu griezis savu sirdi uz ikvienu darbu, ko dara pasaulē. Dažkārt cilvēks pār cilvēku valda sev par nelaimi. Es arī vēl redzēju ļaunos, kas tika aprakti un nāca pie dusas, bet tālu aizgāja no svētās vietas un tika aizmirsti pilsētā, kas bija darījuši taisnību. Arī tā ir niecība. Kad tiesu par ļaunu darbu nenes drīzumā, tad cilvēku bērnu sirds top droša ļaunu darīt. Jebšu grēcinieks 100 reizes ļaunu dara un dzīvo ilgi, tomēr es zinu, ka dievbijīgiem labi klāsies, kas bīstas Dievu un bīstas viņa priekšā. Bet ļaunajam labi neklāsies, un viņš ilgi nedzīvos, tā kā ēna, tādēļ, ka viņš nebīstas Dieva priekšā. Niecība ir, kas notiek virs zemes, ka ir taisni cilvēki, kam tā klājas, tā kā būtu darījuši ļaunu, un ir ļaunie,
kam tā klājas, tā kā būtu darījuši taisni. Es sacīju, arī tā ir niecība. Tādēļ es slavēju prieku, ka cilvēkam cita labuma nav pasaulē, kā vien ēst un dzert un priecāties, un tas viņam atlec no viņa pūliņa, viņa dzīves laikā, ko Dievs viņam dod pasaulē. Kad es apņēmos gudrību atzīt un ieraudzīt grūtumu, kas virs zemes notiek, kad dažs ne dienu, ne nakti miegu neredz savām acīm, tad es redzēju visu Dieva darbu, ka cilvēks darbu nevar izprast, kas notiek pasaulē. Jebšu cilvēks darbojas izdomāt, tomēr viņš to neizdibinās, un jebšu arī gudrais sacītu, ka viņš to zina, tomēr viņš to nevar atrast.